Kā tiek norakstīta nauda uz ceļa remontu? Lūkā. Izbraucis uz ceļa un skatos, traktors stāv uz ceļa ar izbārķu šķēmu ārā. Centos uzzināt, kurš ir pasūtītājs. Pēc pasūtītājs pateica, ka esot Olainas Doma. Pēc tam iedeva man kaut kādu citu telefonu numuru, kur bija cilvēks, kas pateica, ka viņam ir paredzēts šeit ceļa izbūve. Ceļa izbūve visa apstājās uz šādi. Respektīvi, uz māliem uzbērt virsū vienkārši šķembus. Ja? Bez geotekstila, bez augšējā slāņa notīrīšanas, bez nekā. Ot kā viņš ir, tā viņš ir. Un kurš pašreiz ir atbildīgs par šādu darbu izpildi? Vai pasūtītāja kompānija, kur ir nolēmusi vienkārši tā pa fiksu aizmālēt visu ciet? Vai Olainas Doma ir uztaisījuši šādu veidu projektu, kad viņus to koplietošanas zem vienkārši uzmet šķēmas virsū? Sazvanījos ar Olainas Domu, atradu tur to cilvēku, kurš ir atbildīgais. Ja? Nekā ar geotekstilu viņi tur nelikšot. Vienmēr sakot, viss ir tā, kā ir. Viņš to paprasīs tam izpildītājiem, lai viņš tur smilti kaut kur apakšā pabarot. Un tas ir arī viss. Respektīvi, viss tā nauda, kas pašreiz tiek iztērēta, pēc tam mēs atgriezīsimies atpakaļ tur, kur mēs bijām. Baigi žēl.